Tā, labi, tātad pirmais variants ir pats vienkāršākais. Bet viņš paredz starp aprēķinu veidošanu. Tātad, ko es šeit gribu izdarīt? Ļoti vienkārši. Jūs redzat, ka es izvēlos pārvadātāju, piemēram, šis te divnieciņš, ja? Un rezultātā, ko es gribu sasniegt? Es gribu, lai man atlasa no šīs tabulas visu otro rindu un no šīs tabulas visu otro rindu. Ja? Tas nav pārāk sarežģīti. Tātad, kā mēs to daram? Mēs veidojam vēl papildus tabuliņu, atsevišķu papildus tabuliņu. Tātad, sauksim tos par vadītāju un transporta līdzekļi. Ja, un ko mēs šeit sakam? Mēs sakam, ka mēs gribētu noteikt vienkārši ar VLOOKUP šo te skaitlīti, atrast viņu šajā tabuliņā, F4, un atgriezt tātad otro vērtību false. Lūk, šāda vienkārša darbība. Es negribētu jūs mocīt, tāpēc nestāstīšu, kā to var automatizēt. Okay? Tātad tālūk. Mums sanāk pirmais variants, tad mēs iekopējam šeit, mainam uz trešo kolonu, iekopējam šeit, mainam uz ceturto kolonu un šeit mainam uz piekto. Ko es esmu izdarījis? Esmu sakopējis 4 reizes vienu un to pašu formuliņu, kas lūdz no otrās rindas dabūt pirmo vadītāju, otro, trešo un ceturto. Ja? Un lūk, man kopā sanāk. Jūs redzat, kad ja es izvēlos pārvadātājus, tas viss mainās un ieliekās pareizie nosaukumi. Un tas pats arī ar transporta līdzeklī. Tad, ja man ļoti gribās, es šeit varu vienkārši nomainīt šo te apgabalu. Un tad atkal Ctrl+C un šeit sākas tā pati lieta. Ctrl+C. Tātad tā un mainam tikai uz trešo. Ups. Uz ceturto. Nu un šeit tātad uz piekto. Lūk tā, ir gatava tabuliņa ar vērtībām, kas mainās izvēloties kaut ko no šī loga. Ja? Nu, un tad visu, ko mēs daram, mēs taisam vēl vienu lodziņu šeit. Šādi. Kas jau skatās uz manu izvēlu. Lūk tā. Ja? Un cēl linkā to šeit. Ok, nu un tā arī sanāk. Tad lūk, es izvēlos vienu. Un te parādās viņa tātad vadītāji. Es izvēlos otru, te parādās viņa vadītāji. Nu, un tā mums izdodās uztaisīt it kā relāciju datubāzi, ka mums ir balstīts uz vienas izvēles, mēs starp aprēķiniem VLOOKUPiem taisam tātad jaunu tabuļu. Lūk, tāds izskatās. Šis variants, tātad redzēt, viņš ir pietiekami sarežģīts tādā ziņā, ka ja mēs liekam klāt jaunus vadītājus, tad pirmkārt šī kolona palielinās, tas ir 1, otrs formulu ir jāparaksta, tas ir 2, un šeit ir jāmaina adresācijas šajā logā, tas ir 3. Ja, tad 3 darbības ir jāizdara, ja mēs liekam klāt jaunu vadītāju. Nu, tātad, bet no citas puses ir vienkāršāk strādāt. Ok, šīs variants. Šīs variants ir jau mazliet labāks. Kāpēc? Nu, tātad es tikšu vaļā no nevajadzīgām lietiņām. Šādi. Tātad, ko esmu izdarījis šeit? Esmu izveidojis 4 Excel tabulas. Viena tabula ir ar pārvadātāju nosaukumiem, un tad pa vienai tabulai, kas atbilst katram pārvadātājiem. Tad, ko esmu izdarījis? Esmu paņēmis šīs rindiņas un vienkārši viņus savā starpā salicis un uztaisīju kolonas. Tātad, ko es šeit svarīgi saprast, ka tas viss ir Excel tabulas un viņiem ir savi nosaukumi. Es vienkāršības labad esmu nosaucis tos vienkārši pa Table 3, Table 2, Table 1 un Table 4. Nosaukumi var būt dažādi. Šeit galvenais joks ir tajā, ka tur ir skaitļi iekšā. Pirmā tabula, otrā tabula, trešā tabula. Un tātad šie skaitļi atbilst rindām. Pirmā rinda no šīs tabulas ir pirmā tabula. Otrā rinda no šīs tabulas ir otrā tabula. Un trešā rinda no šīs tabulas ir trešā tabula.
Ja? Un tad, ko es mēģinu tagad izdarīt? Es mēģinu sasaistīt šīs vērtības ar visu pārējo. Tātad, nu, pirmais, ko mēs darām, mēs veidojam tādu iznirstošo logu. Ja? Un atkal daram to tāpat, kā pagājuši reiz, izmantojot tabulu. Tātad vajadzētu izveidot starp mainīgo. Man viņš ir šeit. Redziet, saucās pārvadātāji, es jau uztaisīju, tāpat kā mēs pagājuši reiz to darījām, table 4 nosaukums. Tātad visu, ko es daru, es šeit iekšā lieku pārvadātāji un pasaku, kad lieliem burtiem, un pasaku, ka tas ir kaut kur apmēram šeit ir izvadi. Ja? Tad ir ok, un lūk, tātad viss darbojās, ja? Atkal ir. Ok, tagad, ko man tagad ir jāizdara? Tagad ir sākās pats jautrākais. Man ir jāmēģina, ņemot vērā to, ko esmu izvēlējies šeit, pateikt, ka vajag skatīties vai nu uz pirmo, otro vai trešo tabulu. Kā to var izdarīt? Tad ir ļoti vienkārši paņēmiens, kas ļauj izveidot linku uz kaut kādu šūnu. Esmu jums to jau rādījis arī pagājušajā reizē, tikai tādā primitīvā piemērā saucās indirect funkcija. Tad, ja es rakstu indirect un, piemēram, A nedara, B3, šādi, kā teksts, tas ir teksts, ja? Tad B3, ko dara šī funkcija? Viņa pārveido B3 viņam saprotamā šūnas nosaukumā un parāda to, kas ir tajā vietā. Ja? Tad atceramies, ka šī tabula saucās table 1, table 2, table 3. Tātad, ko es varu izdarīt? Es varu paņemt un uzrakstīt kaut ko tādu. Indirect, un šeit iekšā table, un atceramies tādu end operatoru šī šūniņa. Lūk tā, esmu šeit izveidojis nosaukumu table 3. Ko dara funkcija indirect? Funkcija indirect paskatās uz apgabalu table 3, un tas ir šī tabuliņa. Ja, tad, ja es nospiedīšu šajā gadījumā Ctrl-Shift-Enter, es redzēšu šīs te tabulas pirmo vērtību. Ja es iezīmēšu 4x2 apgabalu un nospiedīšu Ctrl-Shift-Enter, es redzēšu visas tabulas vērtības. Ja? Ok, nākamais, man priekš šī loga vajag tikai šo kolonu vadītāju, pareizi? Atgādināsim sev, kā izskatās pieraksts uz vienu kolonu. Tātad mēs rakstam table 1, kvadrāta iekava, un tātad to kolonu, ko es gribu redzēt, vadītājs. Tātad, ja es gribu adresēties uz tikai šo kolonu, man vajadzētu vēl, ko izdarīt šajā formulā, pēc tam, kad es izvēlējos tabulu, rakstu end un pēdiņās šādi. Ja, un tad šādā veidā es pasaku, ka paskaties uz tabulas 3 kolonu vadītājs. Ok, nu lūk, tad, un pārējo mēs jau zinām. Tad, ja es gribu iebāzt šo te gatavo apgabalu manā lodziņā, ir jāuztaisa starp apgabals, piemēram, vadītājs, un šeit iekšā mēs liekam šo te. Tātad redzam, ko mēs esam izdarījuši. Mēs esam šeit ielikuši formulu, un tas arī darbojās. Apgabalā jūs varat radīt ne tikai šūnas vai tabulas, bet arī kaut kādas formulas, kas veido aprēķinus. Vienīgais lūgums, esiet ļoti uzmanīgi ar šūnām, ko jūs liekat iekšā. Jo tātad šīs name iespēja ir ļoti elastīga, un viņa pati mēģinās pārreikināt šo te adresi, balstoties uz to vietu, kurā jūs izmantosiet šo te vārdu vada. Pareizā darbība ir vienmēr jebkādas šūnas likt ar pilnu relatīvu adresāciju. Tātad visur $zīmes, lai vienmēr būtu B12, lai viņš nekur nekad neaizbrauktu. Tātad pamēģināsim, lūk, šis te vadītais ir uztaisīts, nospiežam OK. Tad tas mums ir close, un šeit iekšā rakstam format control vad, un šeit ir cell link, ok, un pārbaudam, ka lūk tiešām viņš skaisti parāda. Ja mēs izvēlēsimies pārdevēju šeit, tad lūk
viņš mums izvēlās viņa vadītājus un tā tālāk. Tad tā tas darbojas. Nu, un tālāk, balstoties uz šo izvēli, mēs izdarām nākamo mašīnas numuru izvēli pēc parastā VLOOKUP, vai arī ar nelielu indeksu šeit iekšā. Tātad ar nelielu indirektu. Tātad vēlreiz, kāpēc šis variants ir labāks? Tāpēc, ka jūs varat atkal rakstīt tālāk, un šīs lodziņš vienmēr skatīsies līdzi. Un vienīgais, jā, tātad mīnusiņš, kad ja mēs taisam jaunu pārvadātāju, tad vajag taisīt vēl vienu tabulu priekš viņa vadītājiem. Ja? Vai tas ir plus vai mīnus, grūti pateikt. Protams, mazliet vairāk ir jādara, bet tomēr tas elastīgums, ko mēs iegūstam, ir daudzreiz lielāks nekā tas pirmais piemērs, ko mēs redzējām. Lūk tā.